Ko? Esam Valmierā nonākuši ardautocentres.lv un paskatīsimies, ko mēs labu šeit varam atrast. Dižpārdoklis Nissan Juke 14. gada 1.2 motors, benzīns, 162 000 nobraucis, tikko ievests no Vācijas. Ir tehniska apskata un reģistrācija, kā viss nākās. Savu laiku viens no pārdotākajiem auto savā tajā mazajā klasē, kas uztaisīja revolūciju vispār crossoveru vectēvs, viņu tā varētu nosaukt tajās paudzēs, kas aizsāk šo mazo nišu pilsētas pārkingu vai paaugstināts klases tādos autiņos un smukā ķiršu sarkanā krāsā. Un ko var vairāk vēlēties? Un bagažnieks augšā ir maziņš, bet kad vētur vaļā, tad viņš palielinās, transformēs. Tā kā var arī kaut ko ielikt kārtīgi. Manuālā kārbiņa, beņķa apsildītas, klimats, kaut kāds demods. Sazvanīt ar telefonu, viņi varēs pieslēgties. Šitam ir quattro? Šitam ir quattro? Vai tad viņš vispār tāds nāca? Šim ir quattro un melnie griezti. Taču ne. Man tā, nezinu, Nissan Juke, kurš būtu quattro. Pasties, viņam tur kreisajā panelī, pieskatas. Nē, tur ir kā iekšā. Tur 4WD ir rakstīts augšā. Jā, bet vai tas neiet vienkārši standarta Nissan panelis, ko viņi izmanto visiem? Arī patrolam, piemēram. Jo Juke es nebiju dzirdējis, ka viņš ir quattro. 4x4. Es domāju, ka tas būtu arī uzrakstīts, ja viņš tāds tiešām būtu. Bet to mēs varam pārbaudīt. Varbūt kāds zina, vai vispār Juke pilnpiedziņā nāca. Arī smuki diski. Tā kā jā, ļoti foršs auto.